Vasaras sezonā neviena ārvalstu turistu plānotājā Cēsu apskatē un mākslas festivāla baudīšanai rezervētas vairākas dienas, taču jūlija beigās pilsēta uz 2 nedēļām kļuva par 100 iedzīvotāju bagātāka. Tie bija vairāk nekā 50 arhitektūras un tai radniecīgo jomu studenti, kuri piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajā vasaras skolā Event City, kas notiek jau 10. gadu. No 28. jūlija līdz 10. augustam vasaras skolas dalībnieki darbojās 5 tematiskajās darbnīcās, cenšoties iepazīt Cēsis ne tikai kā senu un gleznainu pilsētu ar bagātu vēsturi, bet pastiprināt uzmanību pievēršot pilsētvides mijiedarbībai ar iedzīvotājiem, notikumiem un sociālo situāciju Cēsīs. Pēdējo 2 nedēļu laikā Cēsī sabrauca studenti arhitektūras pilsētu plānošanas apmēram 50 no visas pasaules ir. Un viņi pētīja Cēsis, analizēja, skatījās, ko viņi var šeit uzzināt jaunu par pilsētas procesiem. Cēsis ir interesants piemērs, ko pētīt, ir sarūkoša pilsēta, vēsturiska pilsēta, tāpēc arī mums arī bija interesanti ļoti šeit rīkot šo pasākumu. Un pirmo nedēļu viņi pētīja, analizēja un mēģināja izprast Cēsis, un otro nedēļu viņi ražoja savu skatījumu, kā Cēsis varētu attīstīties gan lielākā reģionālā mērogā, gan arī, konkrētāk pievēršot uzmanību atsevišķiem objektiem, kā piemēram šai ēkai, kur mēs esam arodskolai Pēcpilsētā, un otrs objekts ir Pionieru laukums. Tell me about this concept of this whole event. What's Event City and why it's held here in Cēsis? It's summer school, as I understood. I'm first time myself in summer school, so I can just tell you what I know. And this is, you can come together and meet new people and create something really with your hands. So I think the meta idea is just to get new connections and networking on your field. Galvenais darbības lauks Cēsu vecpilsēta, kādreizējais Pionieru laukums un tam pieguļošās teritorijas, kurās pasākumu ietvaros tika izveidotas un uzstādītas pagaidu instalācijas. Katra ne tikai interesants papildinājums pilsētvides vizuālajam tēlam, bet arī idejiski saistīta ar kādu no Cēsas sāpīgākajām problēmām vai risināmiem jautājumiem. Teju viss Pionieru laukums veltīts instalācijai Feeling the Space, kas ir projekta veidotāja interpretācija par Cēsu pilsētas demogrāfijas dinamiku cauri gadu simteņiem. Katrai no tām instalācijām ir apakšā sava filozofija. Šis lielais sarkanais mietiņu lauks simbolizē Cēsu iedzīvotāju skaitu svārstības cauri gadsimtiem. Un viņš ir savienots vienā aplī, nav lineāra vēstures attīstība, bet ir vienā aplī ar domu, ka vēsturiski Cēsīm ir bijuši visādi laiki, ir bijuši slikti laiki, labi laiki, ir bijuši laiki, kad pat ir 8 vīrieši tikai palikuši pēc kāda kara Cēsīs. Un mēs gribējām parādīt to, ka iedzīvotāju sarukšana tā nav katastrofāla situācija, kas ir dabisks vēstures periods, pēc kura noteikti agri vai vēl nāk izaugsme. Mūsu tuvākie kaimiņi, igauņi un lietuvieši atzīst, ka Cēsis ļoti līdzinās mazpilsētām Igaunijā un Lietuvā. Arī tās ir skaistas, vēsturiskas vietas, bet ar vēl līdz galam neizmantotu potenciālu. The first impression is it's pretty empty in Cēsis. But it seems like a really, really beautiful small city. And yeah. I guess my first impression was that it's very similar to little cities in Estonia, which maybe have the same problems as Cēsis, that they are beautiful old city center, which is not used so much anymore, and people are moving to bigger cities, like here. Vasaras skolas dalībnieki no citām valstīm norāda, kaut Cēsis ir maza pilsētiņa, ar 2 nedēļām ne tuvu nav gan, lai izprastu kopējo situāciju. Well, I actually found Cēsis quite difficult to really understand or grasp for someone who's just passing through. I think the first impression is that the place is absolutely beautiful. It's kind of the castle and the landscape. It's a very picturesque setting, and you have pretty much everything you want in a place, on a small scale. But somehow, it's I think the workshop's very interesting because somehow through the process you really start to understand
that's actually the problems and the things that are not working, and that's not something that you can hide with a very sort of a peaceful and like beautiful setting. It's because you realize that everything's connected. When you realize that, you know, the whole society and system is really like you're connected to what's physically the city itself, but also the social groups, what's happening in Latvia in general and what's happening in the globe. Everything's kind of works as a system, so it's quite complex just to draw conclusions in 2 weeks. What we can do is just to provoke something, to kind of to probe something, rather than kind of to say, actually, this is what this is. You know, we're just trying to understand something. Events City noslēguma dienā neiztikt bez kārtīga šova, kas priecēja kā pašus vasaras skolas dalībniekus, tā pilsētniekus un cēsu viesus. Veiksmīgi paveiktais darbs tika atzīmēts skaļi un jautri. Īpašā rituālā tika piesaukts pērkons, kas ovāciju pavadībā klātesošajiem parādījās Cēsu motokluba Vendi veidolā.